realizējat politiku, par kuru jūs daudz ko neziniet. Tāpēc man ir jautājums jums ļoti vienkārši, kā šodien ir CO2 līmenis atvesaļot? Pirmkārt, es atkārtošu to, ka šeit es atsaucos nevis uz kādu neracionālu ideoloģiju, bet gan klimata politika ir balstīta zinātnes atziņās, un tā ir tiešām šobrīd mums viena no aktuālākajām krīzes situācijām. Tāpēc mēs iestājāmies par to, ka klimata politika ir nopietna politika, tā ir arī racionāla politika. Tā ir politika, kur ir nodrošinās mūsu gan neatkarību drošību no Krievijas fosiliem resursiem, tā nodrošinās arī to, ka mēs varam dzīvot arī mūsu nākamās paaudzes veselīgā vidē, un tā nodrošinās arī to, ka mūsu uzņēmējiem ir iespējas iekļauties globālajās vērtību ķēdēs, izmantot jaunās investīciju iespējas, tas ir gadsimta lielākais investīciju darījums, kas, es domāju, arī jūsu piekritējiem biznesa pasaulē dotu iespējas daudz sekmīgāk saimniekot, nevis ignorēt realitāti ar strausu politiku slēpties smiltīs, bet gan izmantot iespējas. Es jau savu atbildību sniedzu, un es kā politiķi iestāšos stingri par šiem principiem savā dēļ.